Kas bebē brokastīs? Protams, jā, bet es plītiņu sariktēju. Pirmo reizi tāda infrasarkanā starojuma plīts mums būs nevis elektriskā, nevis indukcijas, bet infrasarkanā. Tā ir parastās virsmas. Jā, bet kāpēc man liekas, ka infrasarkanais ir tas, ko lika istabās, tā kā vajadzēja dezinficēt slimnīcās tādu lampu skājas? Tu varēsi noņemt nost katliņu un dezinficēt istabu. To, ko tu tagad tas dari, ir tas pats? Tu varēji to nedarīt ar to spricējumu ar sliktu smaku, bet... Es attaisu logu. Labi, tas ir viens plīts, mums būs gatavs. Skaties, man tev būs tāds izvēle. 4 vai 5 graudu putra. Protams, ka 5. Loģiski, jāņem ir pilna programma jāņem ir. Tu zini, kurš ir, ar ko viņas atšķirās? Tur ir 4 vienādi, un viens ir, kurš ir tikai tam, kuram ir 5 graudi. Tu zini, kurš? Nē. Minēsi? Griķi. Ko tu izlasīji? Tu izlasīji. Labi, Jā, varēja notēlot vismaz. Man liekas, tā bija masku balde. Tad šitais te bija, tu vai biji vai nebija, bet uzstājās Rēgan un dziedāja šo esēju kostu un 12-gadīgs meitenes pie skatuves. 16. gadā, ja dziesmas tā iznāca. Iespējams, Cik man bija, es nezinu. Nē, tas nav kāds 16. Nē, tas nav. Kāds 16? Nē, sanāk. Senāk, protams. Kas tā? Vai, ko skaisti bija. Un mazās meitenes. 2000. Jā, un mazās meitenes pie skatuves viss ar šķiltavām. Telefona gaismiņas jau nebija tad. Jā, un iet kosta mazās meitenes. Visas meitenes mazās arī pīpē, un tāpēc viņam šķiltavu bija. Nezinu, to es nezinu. Labi, tad sveicieni Igauniem, lūdzu. Uzvalk aplīt, uzvalk. Uzvalk aplīt, uzvalk, ok, labi. Aiziet. Tervetē seks. Tervetē seks, labi. Kas tad vēl? Tere perkele jatte kuisivāris. Tur jau bija kaut kas laikam par upju. Te ir daudz, labi, aiziet. Kalle metas källe, manne tolle paktora pakning senglaare. Kalle ei enää kalpo kantasta ramalangentara. Ulim makka roksima leikka lenga takka siila manga ongu tinga toolera. Terre kullimaa teren taale pankantuura. Šo mūžīgi varētu klausīties, man liekas. Labi. Pussi klient. Kas? Pusi klient? Pussi klient. Pusi klient, ok, labi. Kas tad mums te vēl ir? Sarmul, durbal, dirkar, sarmar, sukin, barbur, birbar, barkurtik. Ok, labi. Ol. Šis nebija slīgs galīgi, šis bija labs. Ole. Jā, labi, kas tad ir? Pepsi. Kalla. Jurkt. Pepsi. Neķers. Esti pois. 2 pudelīta. Saku alu. Ok, 2 pudelīti, jā, labi. Tā, te vēl ir, Jurģim vēl ir, Plūškoks. Kas? Plūškoks. Ok, un tad te vēl kāds. Sveiciens Igauniem. Tere, esti poisi, Lietuvā, terviseks. Labi, īpaši daudz mums nav sveicieni Igauniem, laikam uzdevums pa grūtu. Reku te vēl ir viens, ok, paklausamies. Dusi mierā labāk. Dusi mierā labāk, jā, labi, kas tad te ir? Vēl viens? Jānim dullamaate jāiet ārā. Jānim dullamaate jāiet ārā. Jā, labi, vēl viens. Joka, tere, minūtja, linūtjaņu, jēvgā. Bet tu zini, ka vispār ir bišķiņi
bišķiņi ir bīstami, jo mēs jau nezinām, ko viņi tur īsti saka. Jo īstenībā, es domāju, jo tas tērvetē, tas pirmais, ko tu liki, tas bija baigi tāds foršs, jo man tēvs bija tālbraucējs, un viņš stāstīja, ka viņam vācieši, ka viņi brauc Vāciju, viņam nāca kafejnīcā klāt tie vācieši un teica, jūs latvieši, jūsu valoda skan kā mūzika, un tas ir interesanti, kā citi mūs dzird, un tagad šitas te kā mēs viņus vispār dzirdam, jo viņi taču normāli runā. Īstenībā. Diez vai. Mēs vienkārši nesaprotam. Viņi normāli runā. Okay. Man liekas, ka šis ir ļoti labs. Kurš? Ole. Šitas ir. Ole. Man liekas, ka tas ir ļoti labs sveiciens. Ole. Man liekas, ka šis ir ļoti mīļi. Jā. Visi pa vietām, un to arī. Iekāp tramvaļā un iekāp apakaļ tramvajā un viss, vai ne? Izbrauc apli līdz gala punktam. Kam tā nav gadījies aizmet, ne? Vilcienā trakā. Tramvajā vēl okei. Tagad tie vilcieni... vispār iet cauri, vai ne? Caur staciju. Jā, ir tā, ka tu var iekāpt Ogrē un aizbraukt uz Jūrmalu. Pareizi. Pats esmu šitā izmantojis. Paga kā? Teiksim, brauc pa Ogres līniju, kas vienalga un aizkraukt. Jā. Un tad caur centrālu staciju tālāk aizbrauc uz Jūrmalu. Jā, viss. Forši, jā. Klausies, kaut ko te no vēstures, kaut ko pastāstīt tev. Pastāsti. Ko tu zini? Divi fakti par hokeju. Tā mēs arī neesam sarunājuši mūsu hokejistu atnāk ciemos, vai ne? Vēl neesam. Treneri, ne? Nākošu nedēļu. Jāizķer, kamēr vēl ir. Kamēr vēl ir uz vietas kāds. Līdās visi dosies atkal pa saviem klubiem, vai jau to ir izdarījuši. Faktiski jau nāk virsū lielais atkal pavasara hokeja ārprāts. Mājas atkal. Mājas, nav variantu. Tu hokeju kā? Hokeju. Es tak nezinu. Kad ir hokejs, tad ir. Ko nozīmē, kad ir hokejs, tad ir? Paskatās kaut ko tur. Tu skaties, vai tu fano, vai ko tu dari? Es tagad ir kad paskatos. Baigi nefanoju. Man nav tādas kompānijas. Man šķiet, ko es tur ar bērniem iešu uz publisko hokeja vietu, dzer šālu un bļaušu. Nezinu. Kāpēc uzreiz tu domā, ka jādzer alus? Kāpēc tad skatās to hokeju? Vai tad nedēļ alus? Es nezinu. Es atceros Olainē kultūras namā, ka bija spēle, viena baigi svarīgākā. Pak, šito te mēs Tātad tev liekas, ka hokeju skatās, tāpēc, lai dzertu alu? Tikai un vienīgi, lai būtu iemesls iedzert. Tu ko? Kā? Un kāpēc alu? Kāpēc ne kaut ko citu? Ko citu? Hokejs un alus. Par ko mēs tad runājam? UFO? Mēs runājam par spēli. Es nezinu. Neko par spēli. Bet tu zini, kas ir hokejs? Kā tas ir? Es zinu, kas ir hokejs, un hokeja meitenes skatās dēļ džekiem. Būsim godīgi. Ne jau mani interesēja tajā vidusskolāts hokejs. Es jau gāju ar tiem džekiem, jo bija tusiņš. Un alus. Ar hokejistiem? Ar draugiem skatīties publiski. Un draugiem arī tad... Nē, šito es bišķi nesaprotu. Bet vai tad nav tā, ka... Nezinu, klausītājiem jāprasa, meitenes visu kaut ko dara, jo patīk tie džeki, kas to dara. Tur es nezinu, piemēram, meitenes iet boksā, jo patīk kā džeks, kas boksējās. Vai meitenes tur kaut ko, es nezinu, medībās iet, jo tur ir kaut kā džeki, kas patīk hokeju skatās. Bet ne. Man tā liekas. Es tā vismaz... Tas ir tavs, tas ir tev. Tas ir pilnīgi man, jā. Labi, un tu esi arī kādā medību klubā? Man nepatīk nevis džeks no medniekiem. Tikai tie mūsie, kas zaļā stūrī Olte un tas... bet tad kāpēc tu neesi viņu medību klubā? Es viņas darbā satieku. Tā... protams, es daudzos UFO. Skaidra lieta, ka ar hokeju mūs iepazīstina vīrieši. Vai vismaz mani ir iepazīstinājuši draugi čomi. Ne jau manas draudzenes teica, vecā, ejam uz hoķi. Tāds nav.
Jūs arī tā draudzeņu vidū, jūs tā, hei, vecā. Nu, nav tā, bet tie Hei, vecā, iesim aizies uz hoķi. Bet tu zini, ka tas Juris ar to Kristapu ies, nu, tu arī iesi, nu, jo viņi tur būs, un tur tās forši tusiņš. Kas ir Juris un kas ir Kristaps? Nu, kaut kādi bērnības draugi. Tiem tu gāja, to Juru un Kristapu. Nu, jā. Nu, okay, paliek interesanti, ar vienu interesantāk paliek. Stāv, un tad viņi tur ir, un tad ko tad pēc tā? Un tāpēc, ka viņi iet, tad tu gāja līdzi. Jā, taču, nu, tad tu gāji tās spēles beigas, īstenībā. Jo tev jau patiesībā jau hokejs riebjās. Nē, patīk jau arī, nu, forši. Bet tas tusiņš jau tiem džekiem vairāk interesē nekā tas sports. Ak, šitā tas ir. Šito es nebiju iedomājies. Tu tiešām nebija iedomājies? Nē. Es nezinu. Nu kā, ja tu ej skatīties spēli, tu ej skatīties spēli, kas man jāiet skatīties garmatainā tajā Bet ko tu viens pats arī tādā gadījumā ietu skatīties spēli? Nē, nu kopā ar, es eju kopā, nu vai nu viens, vai nu kopā ar čomiem. Nu redzi, kā meitenes iet? Kas man pilnīgi neinteresē. Bet nu padomā, tagad sievietes, un mēs ar Sandu, piemēram. Nu, ejiet. Kā mēs ejam? Nu man ir pilnīgi vienalga, kā jūs ejat. Ja tur neviena nav, ko mums interesanti tur darīt. Mēs varam pasaukt viņai uzprasīt. Kā viņas skatās? Nē, šito es... Tu gribi es pasaukt? Nē, nu pasauc, jā, ok. Kā viņi pasaka, kā viņai ir, nu. Tad tiešām skuķi, es nezinu, Klau, kā jums ir? Kā jums ir? Nāku! Un tagad, lai pastāv. Davai, do virsū. Kas noticis? Kas, kur deg? Kas? Par hokeju. Nauri nāc. Klausies, mums ir tikko kā baigā iet vaļā izskaidrošanās. Tātad, klausiet. Garmatainā, melmatainā, viņi saka, mēs sākam pa hokeju runāt. Viņi saka to, kad Ieva saka, kad viņi uz hokeju iet tikai tāpēc, kad iet kaut kādi džeki uz hokeju. Kur iesildās pirms tam un staipās. Viņi nosauc divus džekus, kaut kāds Kristaps un kas tur bija. Un viņi iet tikai tāpēc uz hokeju līdz tiem džekiem. Jā. Forši. Nopietni, jā? Jā, es arī balītas dēļ tikai. Tev ir baigi svarīgi, ka tu ej uz hokeju, Nauri, ar čomiem ej uz hokeju, tev ir svarīgi, ka garmatainās nāk līdzi. Nē, vairāk, interesanti ir, ka garmatainie nāk līdzi. Tad ir interesanti. Nē, ar džekiem vispār ir jaukāk, jebkuru iet, ja tur ir ēdiens un vīrieši, ja ir ēdiens. Interesanta. Jā, ja viņš ir. Un hokejs viens pats jau tap neies. Nē, tur ir vajadzīga komanda pirmkārt. Nē, kā, viņi saka tā, viņi iet uz hokeju, tāpēc, ka tur ir džeki un alus. Kāpēc tu ej uz teātri? Vai kāpēc tu esi sieviešu futbols volejbols? Atvainojos, ne uz teātri. Nu, redzi. Tātad tu nemīli sievu tik ļoti, lai iet uz teātri. Nebrauksim uzreiz, ka sieva tā pagas. Nē, bet kāpēc? Pagaid, bet tu domā uzreiz hokejs noliec pretī teātri. Jā. Nē, tāpēc, kāds sakās kaut kam ļoti interesantam un kaut kam ļoti neinteresantam. Es esmu gājusi uz teātri ar vīrieti, kurš saka, bufetē mēs iesim, obligāti vajadzīgs starp brīdī viens binoklīdz, 2 melnie balzāmiņi. Bet kur tad atšķirība ar hokeju? Ne, tāda, ka tā ir. Ka viens ir interesants, otrs neinteresants. Jā, viens ir iestudēts. Vienīgi, ka vienā ir viens starpbrīdis, un tur ir, cik jums tajā hokejā? Starp teātri un hokeju ir milzīga starpība. Jo teātri, tu zini, kā tas vienmēr beigsies. Jā, hokejā tu nezini. Tu nezini, kāds būs beigas. Un pirmkārt, ļoti stipri vīrieši ir uz ledus. Taisnība. Es neesmu teātri ir stipri vīrieši. Ka Anna Karēņina kādā izrādē izdzīvot. Varbūt 2 tur ir stipri. Dzelzīts. Jā. Vismaz tad tāds uznāk vakar. Labi, tad ja hokeju spēlēt dzelzīts un bulis, es droši vien iet arī tāpat. Paldies. Uz kurien? Bez vīriešiem. Tikai skatīties. Tikai spēli skatīties, tad es varētu. Uz dzelzītu un buli. Tikai. Un faktiski vienalga, ko viņi dara. Tā vienalga, jā. Jo, piemēram, keišs, jā. Vai keišs, jā. Iemetienā tā pieliecies ar to nūju. Labvakar. Labvakar, dāmas un kungi. Pamēģini kā keišs. Labvakar. Labvakar, saka vārdsargs. Labvakar. Ko jūs šeit? Sargāju. Es šovakar sargāšu, jā. Kaut kāds vairāk. Ko
mēs šeit darām? Es nezinu. Mēs ejam strādāt. Čau! Ja kas, bet pamanījāt, cik burvīgs rīts Nauris tā, iestāsies, klausies. Un es jau negribēju pamost. Nu, tā kā celties. Idiots. Tik burvīgs rīts izvērtāt. Tik labs sanāca. Pārslēdzieties radio SK, mēs tiekamies tur. Wow! Nu jā, kaut kas tā kā drusku skaidrāks palika. Nu tomēr kaut kas tur ir, jā. Tātad teātris, tātad hokejs uzvar teātri, apmēram tā. Kaut kas tāds. Ja, tikai pie nosacījuma, ja līdz ko tur ir keišs, tā, protams, kad hoķis pagrūž, jā. Hoķis paiet pastāvēt šitajās kulisēs. Vārtos. Vai hoķis tiek noraidīts tajā brīdī, ja tur ir keišs. Tieši tā. Atrisināt. Johaidī uz manīm skatās. Saraksts sūdīgi dziesmu, un tad tev neviens neko, Bet tā ir, Labi, ok. Klau! Mums par dziesmu tekstiem. Ufo baigi stilo pats. Kāds tu esi dziesmu sarakstījis? Stulbas. Nu, tāds uzstādījums. Tā ir viegli teikt. Bet vai tu varētu kādu gudru sarakstīt? Priekš kam? Kādu dziļu par to, kā tu cieti? Piemēram, kā tu nepaspēji. Es neciešu. Es nepaspēju. Tagad ir tāds laiks, es nezinu, es arī satiku gaitenī mūsu... Ja gribi satirst labu dziesmu, rakst to par mīlu vai par mākslīgiem mēsliem, vai ne? Nu jā, bet, piemēram, es satiku, kur mūsu apkopēja, mums skrēja pa gaiteni, uzslaucīja grīdas, un es nezinu, vienkārši laiks ir nenormāli. Tu tā kā tev ir jāpaspēj no rīta, tev jāpaspēj pa dienu kaut kas jāpaspēj, vakarā jāpaspēj, lai kā no rīta paspēt, visā, kas skrējienā, tu kaut ko dari pa ceļam, un kad ir tāds laika baigais rītējums, tev arī ir tāda sajūta, ka tu skrien, ka baigais skrējiens, tāds žurku skrējiens. Vai tev nav tā? Tev viss mierīgi? Jā. Tev ir mierīgi viss? Brīžiem tu paspēji apdarīt straujā, brīžiem nepaspēji, tad pēc tam. Redz, man ir tāda dzīves un apkārtējo cilvēku tāds novērojums, ka tagad baigā ātri tas laiks skrien. Un šajā sakarā arī ir tas jautājums, piemēram, sarakstīt dziesmu par šo, kas ir tā sāpe, bet, labi, ja tev viņa nav, tad tu nevarēsi. Kas tev ir problēma emocionāli, ar ko tu netiec galā? Ar kādu pārdzīvojumu? Kāpēc tu domā, ka es netieku galā? Es tieku. Kā mēs prasu? Tev nekas nesāp, tu pa neko neciet. Tev negremt, nedzeld. Jā. Es to pasaku. Bet dziesmas vārdos to var pateikt. Negribu. Es zinu, priekš tam ir citi cilvēki, lai viņiem to fīrējās, Jā, par to jau ir tas stāsts. Kad rekur arī ir. Tāpēc arī es to saku par tiem māksliniekiem, kuriem ir tie dziļie foršie teksti, ka viņi tā kā... Kuri tie mākslinieki, kuriem ir dziļie foršie? Viesulim, piemēram. Viesulim? Bet, protams, bet Ufo, ieslēdz reku nākamo viesuļu dziesmu kādu, vienalga kuru. Kas tev pirmā izlec un kas tev pēc nosaukuma patīk? Tās nav viesuls. Ar dubult V. Es domāju, ka viņam jau pat nav dziesmas, viņš jau tur skaita kaut ko. Jā, bet tas tāpat ir, skaitās. Ok, viesulis. Kurš tev pēc nosaukuma patīk? Es nezinu, Lupat Lēveros te kaut kāds gabals ir spīd un laistās. Bet viņš nav viens pats, kur viņš visu laiku... Kāpēc viņi tie reperi, viņi visi kā kādu kopā? Viņi nevar viņam bajo ir viena, iet kaut kur. Viņi iet baros visu laiku. Ozols, piemēram, normāli, viņš atnāk viens pats. Bet pasak man, ka... jā, labi. Ozols ir ok. Man liekas, ka Ozols ir tas mākslinieks, ar kuru gandrīz ikvienam citam māksliniekam ir kopdarbs, kopdziesma. Tāpēc, ka visi grib uz viņa kakla izbraukt. Tā, labi, tad... kas viesam? Zeme atveras ar Gustavo Kopā. Hārvijs Dents. Viņam ar Grētu foršu arī dziesma. Ok, labi, Grētu, jā, zinu Grētu. Izvēlamies Grētu, jo tu viņu zini. Vai ne? Jā, piemēram. Grētu zini, jā.
Nu, jā, Grantiņam meitu, zini. Nu, tad paklausāmies dziesmu un pēc tam pārnājam par tekstiem. Vai ne? Tu gribi šito te? Labi, labi. Ja pagriežam tā to lietu, jā. Nu kā, es tev visu nedēļu gatavoju, un tu nevari man uzlikt dziesmu, kas man patīk. Sūds jautājums, lūdzu. Bet klausītāji, jā? Garmatainā šito gribēja, lūdzu. Aiziet. Un klausamies tekstu. Teksts ir baigi svarīgs, jā? Var pa šopus, var pa topus. Šīs dienas tēma mums bija sakarā ar to, ka 1924. gadā tieši šajā dienā tad Austrālijas pasts paziņo, ka var saņemt un sūtīt telegrammas latviešu valodā, tāpēc arī mūsu šīs dienas tēma – mana pirmā telegramma. Nu, ko paskatāmies, jā, kādas tad ir bijušas tās pirmās telegrammas. Māt, cik ilgi jāvar pelmeņi? Omīte slikti turēt repas, vecāva aizved zeltnā mašīna, ķiršu salasījām. Kur tu lasi no kurienes? Pa visurienu. Nē, ņemam pēc kārtas. Visus tu gribi lasīt? Nu jā, visus pēc kārtas. Taču te jau ir atlaist. Es domāju tikai tos savus... Labi. Uz telegrammiem man. Ja jums nav lemts punkts, tad jums nav punkts. Gaidiet punkts. Jā, jo tur visur bija pēc katra tā teikuma bija punkts, jā. Tā, mam, tu teici, ka mani ved uz pionieru nometni, bet te ir tikai ome un vagas. Lūdī, karš beidzies, nāc ārā. Būšu, punkts, Ilzei vairs neliegiet, punkts. Atlaist saimu. Punkts. Tad ir tas pēc tām trepēm, ko es nolasīju. Aizšauj piecīti, punkts. Ainis darbā brālis guļ, dibanu noslaucīja, beidzās traukmašīnas tablets, ko ēdīsim vakariņās. Medībās gāja labi, vēl nedaudz ilgāk pameditēsim. Nāc. Punkts. Būšu ar autobusu viens. Jā. Ka viens, vai tas vienos vai viens, nezinu. No jums rublis 20 punkts. Lācis ir zils. Ko arī nepaņēma ies armijā. Vectēvs jau sakopts, paņem depiņā ragaviņas. Viestur pasaki Jogitei, ka es viņu mīlu, Sergejs. Ja tu neliksi mani mieru ar savām telegrammām, izsaukšu policiju. Olga, parādi pupus. Par pupiem tur būs vēl. Opops vairs kokā nekāpšot, punkts. Atsūti man telegrammu, nevaru atrast savu telegrāfu. Roberts mūs apmuļķoja, bedrē tikai sūdi. Dzemdības bija veiksmīgas, teļš dzīves, jēri 2, puika dūšīgs, kaķēni daudz, bet tomēr rudītē pupi ir lielāki. Tas, laikam, bija cik. Tie ir divi dažādi? Nu, tas nekas, ir labi. Bet tas ir labs secinājums. Dzemdībās tā var arī novērot. Kaķēni dūšīgi, bet tomēr rudītē pupi ir lielāki. Labi. Mīļais brauc ātri mājās, tava māte ar gaļām tikko ieradās. Jā. Sveika, esmu pastā. Atsūt Wi-Fi paroli. Bērna tēvs ir Aivars, bet šoreiz Krūmiņš Aivars. Ņem tomēr 2. Katram. Kartupeļu maisā var ielikt 26 tukšus kartupeļu maisus. Jau, kur tu paliki, jau kā mums tur iet? Nu, kā izskatās? Mēs tagad lielās jau cepam, mazās mums jau tātad uzkodu, tās pirkstiņu uzkodas gatavs. Kartupeļu pankūku pirkstiņu uzkodas tikai jāuzservē. Tad gatavojas pamatēdienas, lielās kartupeļu pankūkus. Tāda arī mums šodien būs. Un saldajā mums būs kartupeļu pankūkus ar saldo. Uz apti. Respektīvi 3 ēdieni. Uzkods, kartupeļu pankūks mazās, pamatēdienas, kartupeļu pankūks lielās un saldās kartupeļu pankūks. Tāds piedāvājums. Kā tev izklausās? Mums ir kāda recepte arī, kur tiešām kartupeļu pankūks ir kā saldējs ēdiens, kaut gan viņš jau vai brūkleņu uz apti var ēst. Protams. Tas jau... Es domāju, ka viņus var ēst ar jebkuru. Ar jebkuru. Kā jau viss pankūks. Viņus vispār var apēst pirmais. Nu, zin kā, pirms kas ir pankūku? Palielam tā ir maize. Pirms ģimene pārējā apēda. Kartupeļu maize. Kartupeļu maizī tu varēsi, kā tu gribi. Mums vispār kartupeļu picu vajadzētu uztaisīt. Jā. Kartupeļu. Paga, nu gan jau ir tāda picas pamatne. Kartupeļu pankūka liela plāna, kā pamatne. Čehijā biju, ka braucu uz to kortīnu. Mēs Čehijā piestājām ēdnicā, ēdām. Tur bija arī tāda liela kartupeļu pankūka, viņi deva. Piedāvājumā bija, nezinu, vai tas viņiem nacionālais vai kas.
bet negaršīga bija. Tāda brūna, viņa bija tāda brūna ļoti, un bija arī tāds, kur iecepts iekšā kaut kāds gaļa vēl kaut kas, bet viņu arī bija kā pamat, respektīvi, paņem to kartupeļu pankūku, tādu lielu, tā kā viss tā pāna, tad pa visu šķīra tādu pankūku, un pa visu tur kaut kādu gaļu salika. Vai vienalga, ko tu gribi, tu vari uzlikt. Varbūt, ka tas viņiem ir nacionālais kaut kāds tāds. Bet tā pati pankūka nebija garšīga. Kā viņi nemāk? Es nesaprotu, ko var nemācēt, ka kartupeli izcep? Nē, viņiem varbūt, ka ļoti garšo. Viņi vienkārši nav ēduši neko labāk. Katram savas, vai neteiksim tās, katram īpatnības. Savs. Katram kaut kādas savas īpatnības. Dīvaini, nezinu. Es zinu, ka, poļi baigi lepojās ar savu ēdienu. Es tā kādos skolas laikā, kādos apmaiņas braucienos, poļi visi, mums viss garšīgāk, mums viss tās mērķis, viss tās konfekts, viss ir viss garšīgākais. Tas viņi tā domā. Viņi tā domā, pa sevi, Gan jau, ka mēs katrs tā par sevi. Bet mūsu kartupeļu pankūks UFO būs visgardākās. Mēs paprasīsim majoram, lai viņš pasaka, vai viņš ir ēdis labāk. Lai majors tad arī, vai ne, iespridzina. Jā. Tieši tā. Mēs sataisīsim viņam, saservēsim, viņš varēs ritīgi paēst. Paklausies, un ko mēs rītā? Mums vajag izdomāt jau uz rītdienu, ko mēs... Rīt mums nāks arī tāds... Rītā mums nāk šitie dēkas. Puiši, un viņi ir pavāri. Viens no viņiem pavārs, un viņiem būs jācep pankūks. Lai viņi arī paši tad krāmējās visu tādu pasāku. Bet ar rauga pankūks mēs viņiem dosim. Dosim rauga pankūks, Es viņiem sagatavošu mīklu, jo viņiem būs bišķiņi jāuzgatavos. To, lai viņi paši gatavos. Lai paši? Protams. Tad mums rīt ir tā kā tāds atvaļinājums. Mēs ar tev te tikai sēdēsim, un viņi mūs gatavos. Kā es 2 dienas jau rukāju pie plīts. Ko man katru dienu ēst jātaisa ir tagad? Jā. Ne, tu varēsi kaut ko citu darīt. Rīt būs atpūtas diena, vienkārši pasūtam ēdienu. Negrib kartupeļu pankūciņu sev, Sanda, negribi? Sanda? Negrib kartupeļu nav vēl gatavs, tā kā viņa apēdīs visas. Bet tu uztaisīji, bet viņa iedeva jau pagājušo. Vēl neiedeva, ka viena iedos, tad viņa otro prasīs. Tā kā viņa pazīst jau. Lai viņa gaida. Tā kā pieklājīgi visiem kopā dos, viņa vienkārši baidīsies ņemt 2. Tā, sagaidām to. Tas jūs darīšanas, es neko nezinu. Tur meitenēm savas lietas. Kas ir vēderā, tas ir mans. Beidzot ēdīsim pareizi. Labi. Jūs esat ļoti ražani šajā rītā. Jādara mēru. Vienreiz ēdu ar bijušo Ventspils mēru. Ļoti veselīgi. Iveta ēd katru dienu kā ubags, bet toties brauc kā princese ar bembi. Jā, var saprast. Ēdienu vajag rūpīgi sakožļāt un spļaut ārā. Ēd ātrāk, citādi vakariņas novīdīs. Jā. Jādara mēru, vienreiz ēd ar bijušo Ventspils. Ko? To, ko tu nosīji. Ēdiens ir darbības vārds, starp citu. Skaties, nopirku tievēršanas tēju. Ar eklēriem tīri tā neko. Tieši tā, jā. Un pirmo karotīti par valdību, otro par BB brokastīm, bet trešo par kungu debesīs. Ok, lai tā būtu, jā. Rīta stulbums paklausamies. Ko? Jā? Ok, ko daudz sakrituši, labi. Sākam, kur te mūs tas Jurģels, kur ir? Jurģels, kas ir sūdi, viņš parasti pirmais atsūta. Vispār ne. Ir Jurģelim. Viņam ir uzreiz vairāk, labi. Tu čeku paņēmi? Labi. Okay. Tu čeku paņēmi? Patausti manu metinājumu. Jā, labi. Ja pie tevis nelīp magnēts, no tevis nav jēgas. Nav slikti, jā. Galīgi nav slikti, Jurģi malacis. Bet, labi, tagad paklausamies mūsu dzīves draugu. Tam vecim gan ir caurums. Tas nav nekāds caurums, tas ir urbums. Tā vecim nav caurums, tam ir urbums. Īsts vecis pienu dzer patiešo no govs. Šis gan bija kaut kur dzirdēts, bet, labi. Ja tu tā turpināsi, es to vēju, kas tavā galvā svilpos, salauzīšu uz pusēm. Labi, ok, labi, lai tā būtu. Sit to dur pie krūtīm.
Ok, labi. Saber akumulātora smiltim un nodot tolmetai. Saver akumulātorā smilti un nodot tolmetā. Ok, labi. Nu tā, kas tad mums te vēl ir? Tas tik skārda Janka. Labi. Tā, nu pagaidām tam Jurģim. Vecais. Varbūt svīteri. Ko varbūt svīteri? Paga. Vecais. Varbūt svīteri. Tā kā džemperi? Laikam, jā, svīteri. Jā. Nu, labi, kas vēl mums te ir? Nu. Strūns pa olām. Vot tas ir nokniebējis. Nu, labi, lai tā būtu. Nu, kas tad tas bija? Nu, beidzot, nāk apgriezt. Nu jā, ar fleksi, jā, ok, labi. Nu, var arī tā, jā. Labi, nākoši. Īsti vīri čurā tikai karstā pannā. Nu, tas tev patīk, jā? Piegriez kaktus salātiem. Piegriez kaktus salātiem, jā. Kūsas vietā rūsa. Labi. Īsti vīri nešņauc puņķus, tie šņauc dzels skaidas. Labi, un? Nez roku dzelži skaitās. Nez roku dzelži skaitās, jā. Kad viņš piedzēries nokrīt uz asfalta, tad asins tek no asfalta, nevis no degla. Tieši tā. Jā, tas bija kaut kur dzirdēts, jā. Labi? Dzels vīriņš. Stulbie, nu. Ja tas cilvēks taču kaut kur atrodas, nu viņš kaut kur brauc ar bērniem vai luksuforu, jā. Labi? Es reiz tūkstnesī pļāvu zāli. Vēl nav attaugusi. Visu cieņu. Jā. Spiedu sulu. Izspiedu. 3 gadi nosacīti. Spiedu sulu, izspiedu 3 gadi nosacīti. Nu labi, vecmeistars Juris, lūdzu. Maigumu! Divas atnes. Atnes divas atnes 2. Labi. Tā, nu kas tad vēl mums te ir? Īsts veids, tups nečurā. Kā tad? Labi. Nu. Īsts vecis durvis atver ar kāju. Arī autobusā. Tieši tā. Nu, labi. Nu. Stibena vaigie maizgrieži. Kur man zvaniņš pazūd? Zvaniņš. Visu fenderē, te visu kaut kur slēpj, kaut kur nes. Nu, te... es atvainojos. Bija tā kā brilles uz brilles. Te jau domāju, varbūt tev tā kā tā Luvras direktorē, zinu, ka viņu dēļ zādzībām atlaid no darba. Nu, viņa pati atkāpās no amata, jo Luvrā tās dod, ka viņa vienkārši vairs nevarēja tev būt līdzīgi. Nu, paveicās. Es nezinu šo? Nu kā, tā ir svaiga ziņa. Nu, cik svaigi, viņai skandalozas zādzības un Luvras direktore vienkārši atkāpās no darba, nu. Tas pēc pagājušā gada oktobrī tur bija drausmīgi daudz kaut kas. Viņiem nolaupīts Francijas kroņa dārglieta pa 88 miljoniem. Tad 24. februārī viņa arī vakar atkāpās, muzeja direktore. Tas jau nav, izklausās baisi, bet tas jau nav daudz, ja vienu kronu nozaukt. Jā, bet viņi gaišā dienas laikā toreiz ielauzās un vienkārši 9 eksponātus un kaut kāds tur vispār. 9? Jā, tur kaut kāds Napoleona un viņa sievai piederošās rotas lietas, nu tur baigi smagās. Kāpēc, bet padomā loģiski, un kāpēc jāzog naktī? Nu? Naktī tas vienmēr ir aizdomīgi, dienā vai vienmēr. Nebija iedomājusies. Vienmēr zakt vajag pa dienu.
Paskaties visas labās visas filmas ar Klūnī, kur viņš zog visu kaut ko, ja? Tas viss notiek dienā, tur nekas pa nakti, viss mierīgi. Jā, bet vakarā, bet mēs, ka gājām tos ābolus zakt, gan mēs naktī gājām, tāpat dienu negājām. Kaimiņiem. Kaut kādus. Bija tāds, ka neļāva ņemt. Tu kluso gāji, to nebija tā. Nē. Jums viss bija draudzīgi. Kā aizgāju savu ābeli un paņēmu, cik gribēju. Jā, bija sava. Bet es mēģināju zakt ābolus, Žā mierīgi aizēju pie saimnieka, pasaka, klausies, baigi gribās, kas viņš bērnam neiedos spaini ar āboliem. Jāiet penderēt, naktī. Gadamais, ka tu neredz, vai tas ir zaļš vai kāds. Lukturīt spīdinājāt? Nē, kaut kā tur līdz, gan jau, es neatceros. Kaut kā, vai pat redzēju, tāpat nespīdināja neko man šķiet. Vienkārši līdz pār sētē un ņēma un meta pāri un otrs ķēra. Bet, teiksim, vecāki, viņi tā nemācīja, ka aizēja paprasi. Viņi jau varbūt baidījās vai kautrējās, īstenībā tu pareizi saki, Māma jau varēja pateikt, tak nezogat, paprasat. Mēs tā neiedomājamies par paprasīt. Bet tas olainē. Tas ir olainē. Tur viss ir savādi. Tieši tā. Jā, bet tas ir tāpēc, ka, jūs jau arī vecākiem negājāt prasīt, ka gribat ābolus. Jā, jā. Ja tu būtu aizgājis paprasīt mammai, mamma ļoti gribas ābolus. Aizies pie kaimiņa, paņemsim paprasīsim kaimiņam. Jo mums jau redz, es domāju, tur tas azarts bija lielāks, ka tas bija tas tusiņš. Ka tas bija iespēja tur sātīt džekus un bāriņu vai kas tur bija, tur puikas, tur meitenes. Un veikalā saldējumu arī fenderējāt, jā? Nē, tādu neatceros. Jā. Nē, mēs Olēns tajā, centrāla tirgu Olēns. Man liekas, kaut kādus arī apelsīnus vai kaut ko no modernajiem augļiem, kurus vecāki nepirka. Tā bija. Bet tu tur to vienu apelsīnu lobīja ap stūri un dalīja uz visiem. Tu zini, kā mums tagad iespējams, ka klausās uz tirgus direktore. Nē, strums pa direktori, bet kad tie bērni, kurus ved uz skolu. Un mēs te tagad ļāri, tāpēc pār nopietnākām lietām, jā? Var pa šopus, var pa topus. Bet tu redz, kā cilvēkām ir nostalģija par mājām, jā, kā gribās kaut ko šitādi. Bet viņi vēl nezina, ka mums viņai baigie darbi saplānot. Man jau arī viss kaut kas priekš viņas ir. Jā, jo, tomēr zin kā. Tas resurs ir un tad jau arī vajag kādu, kurš viņu var pacelt un Inese var. Gaidām viņu. Jā, labi. Viņi gan šito visu nedzird. Nedzird, tāpēc jau es tā stāstu, jā. Viņa nestraucās. Bet mūs savukārt dzird šitais te Zieča. Zieča. Sveiki, Jehēdi, ārā. Kur tad tu esi? Ko tu mūs piečakarēji? Tu katru pirmdienu atnāc un tagad neko. Tagad tu esi projām, tagad esi kaut kur. Tev našāri uzkrīt biļetes uz galvas, Jehēdi, uz Milānu. Kur tad tu nenoreaģēsi, Jehēdi? Arī tad tu izdomāji uz Milānu braukt tad, kad ir tur viss beidzies. Negluži vakar nolūrēju. Jā, uz beigām, bet vakar nolūrēju, Jehēdi, kā jeņķis sitās ar kanādiešiem. Bet tu biji tur arēnā? Tur iekšā nē, tur jau bija pils, nebija vairs vietas, kur ābolam nokasēt. Te Kroģelī iegāja. Tur jau itāļi, zina, pabā vienā iegāja itāļiem, protams, uz televizoru futbols. Es tam tur Krogas vīram saku, tu man parādi, kuri nākamais klubs, tur normāli hokeju rādi. Viņš saka, pagi, tu viņi pārslēdz. Tā kā ar manu dvaku iesēd pārslēdz to futeni nost uz hoķi un tad palūrēja, kā tie tur sitās. Latvietis satika vienu vietē, viņš saka, pa visiem šiem gadiem 3 gadus viņš tur studē. Nevienu, ja šeit Latvietis nav satiks dzīvē. Un viņš nezināja, ka jau olimpiāda, vai ne? Nē, viņš atnāca ar laptopu, padusēs, tur met ārā šo laptopu. Prasīja, pa ko tur, pa jeņķiem vai pa kanādiešiem, viņš saka, ne pa vienu, ne pa otru. Bet baigi priecīgi, ka latviešu valodu dzirdēt un satikt. Tā bija diezko laika. Jūs ap divi pieļurbājās beigās to kaut kādu grapas vai ko jūs tur? Kaut kādu to Guinnessiņu. Tas viss šausmīgi kaitīgs, ne? Un vitamīniem bagāts. Labi. Stāst, ko tu tur dari? Tev vienkārši tā, tev dabūja biļetes un brauc, lido un cauri, jā, un tāpēc tu esi tur. Jā, tur daži rādi brauc un daži netika, un tad atlikt nomainīt vārdus, un vienkārši pa frīju, tad ko tā neatbraukt uz nedēļas. Bet tu tur kaut kur, un tad tur neko nedarīs, vienkārši tu tur aizbrauc un viss, jā?
Nu, es tur izpētīšu, es paskatīšu, ka jūs noreklamējat to komāju, un rītā varbūt uz komāju, lai es tādu pats perifēriju izpētītu. Nu, tur kādu stundiņu, jābrauc, tur nav tālu. Jā, te ir vilcieni baigi noorganizēt satiksmi tādā ziņā ērti. Un lidoju uz turiem vakardien, saproties, jau varbūt tas ir noslēpumā tīs, bet manām acīm tas bija redzams. Paralimpieši, tos nointervēju tur televīziju. Jā, rādīja ziņās, ka viņi lidoja visi prom jau. Un Olimpiskās komitejas pārstāvi zinām. Mēs vienā reisā jau lidojam vakarā. Nu, tur ekā. Te ir tāds baigais pavasars. Vajag izdomāt, ko viņam likt darīt. Ziečam? Nē, es vairāk gribētu, lai viņš tos, kāpēc tu ieradies pasākumā pēc pasākuma, tā kā festivāla afterītī, principā. Tad arī vai tu tur kaut kādi logo, suvenīri, kas vairs nav vajadzīgi, mētājs, tos var paņemt. Kaut ko atved, kas tur ir palicis pāri. Sanitāra funkcija, kaut ko pacel. Jā, kur kāds ir kaut ko dzērs. Dodo pa misanēm kaut kur, tur jau kaut ko atradīs gan jau. Davai, te kaut kādas kanādiešu formas vecās. Jā, ko nevajag, visu, ko nevajag, bet kas var noderēt. To visu sarunāt, tur tāda mazā misija uztaisīsim, atvedīsim. Tad nāk tajā pirmdienā būs. Un tad tev ir kaut kāda anekdota, tagad kaut kāda ir ienākusies, kaut kāda muļķīgā anekdota kaut kāda. Tagad, pagaidi. Nav tev, ja? Itāļi stāstīja vakardien, man bišķi. Tagad nebūs uz citiem laikiem. Nekas, tad pirmdien, pirmdien būs rādio, ja? Atnāks. Kaķim skaidrs. Okay. Labi, Zieči turās un tad... Paldies, ka uzmanīji, un es jau noklausījos. Tu zini kaut kā... Un tu to itāļu valodu arī zini, kas tev jāsaka tur čau, bambino nesaka. Kas saka čau, vienkārši saka čau. Un bellissimo ir labi. Bravo, jā, un kaut kā šitādi. Drusciņ jau te mācos, pa nedēļu savākšos kaut ko pierakstīšu to valodu. Jau nākam pirmdien varēs kaut ko atreferēt. Labi. Ja tev radinieku uz Lietuvu nepasauks pa brīvu aizbraukt, to jau nezinu. Ko tev uz Lietuvu jau ar stopiem var aizbraukt, kurā brīdī. Uz Itāliju lielā var aizbraukt uz stopiem, ja kas. Arī. Labi. Kenterīt varbūt daudz garām. Davai. Atā. Labi, paldies. Jā, tad rekur Zieču izmantojas kaut kāds savus radinieku iespējas nokļūt Itālijā. Lai viņam tiek Itālija. Varam analizēt, aiziet. Ārprāts, šausmas, kā, tu pati gribēji, vai ne? Vai aiziet, sākam. Vai atrast mūsu galamērķi vari? Es zinu, ka tu sameklēsi mani, vai ne? Vai atrast mūsu galamērķi vari? Es zinu, tu sameklēsi mani. Vai atrast mūsu galamērķi vari? Jā. Skaties. Tad bija plāns kaut kur doties, ja? Acīm redzot, ja? Tad vai vari atrast mūsu galamērķi? Tas ir domāts, kaut kur nonākt kaut kādā konkrētā vietā, ja? Kopā. Es zinu, tu sameklēsi mani. Labi. Tad ko tad? Ko? Te jau ir pretruna. Tad vai atrast mūsu galamērķi vari? Tas ir tā kā jautājums, vai ne? Jā. Jā, bet tu vari atrast mūsu galamērķi, bet es zinu, tu sameklēsi mani. Bet to sakam, tas ir tā kā galamērķis sameklēt mani. Nē, es domāju, ka to saka tā Grēta, tā meitenes daļa, ka viņa grib, lai tas Džeks pasaka, kas ir viņu kopējais galamērķis. Un tu, kad izdomās, kur mēs brauksim, tu man atradīs un aizdīs man tur uz laimīgo vietu. Tā tas ir domāts. Labi. Tad ir Es piecēlo, zini, ka tagad nav īsti ko Pagaid, es negribu šito darīt. Labi, tad viss ir skaisti, kur piecēlās galva pilna tikko rādīts galva pilna kāvīze, tad viņš ir piecēlies kā tikko rādīts. Jā, plikiņš. Tad jau nekas nav, tad jau ir tukšums. Viņš ir citā vietā, viņš nav vēl pie viņas. Viņš nav vēl viņu atradis. Reku, viņš saka, vai man zvanīt? Viņš piecēlās pliks, viņš aizgājis gulēt pliks. Jā, galvā. Vai vienkārši naktī viņš bija karsti izmetās, Galva pilna avīze, pohas, respektīvi, jā.
Viņš domā, ko viņam darīt? Tu tak mani pazīst. Man zvanīt viņai, vai rīkoties kaprīzi? Vai ko nozīmē rīkoties kaprīzi? Ka tā kā nezvanīt varbūt. Un tā kā, nebūt tam pirmajam, kas paspar to soli pretī dāmai. Kā esot Es tā kā esot vienvietīgs kā vēlēšana kabīnes. Bet vīriešiem... Kā esot vienvietīgs kā vēlēšana kabīnes. Jā, večiem tā taču ir, ka viņi, vien paši grib būt. Bieži. Kā vēlēšana kabīne. Vispār vīrieši... Salīdzināt vīrieti ar vēlēšanu kabīni. Klausies, kur ir daudz izlietotu biļetenu izmest. Tu man pasaki, vai... Nav slikti, jā. Vīrieti salīdzināt ar vēlēšanu kabīni. Viesuli, ka tu pa šito norausies. Mēs norausimies. Kā viesu, šito pasaka viesuls, ka viņš ir vēlēšanu kabīne. Turpmāk man viesuls būs vēlēšanu kabīne. Drausmas, mēs slēdzam ārā šito. Kāpēc nē? Kā mēs skatāmies tekstu. Mēs varam arī man tekstu, kaut kāds manus teksts jau vajag. Jā. Skanīgi. Skandinu glāzi. Svešinieci. Skandinu glāzi svešinieci? Ar svešinieci. Vasaras naktīs skandinu glāzi ar svešinieci. Labi. Tas tāds vienkārši. Pildu maku pilnu un dzeru degvīnu. Pildu. Labi, ar dzeru un pildu maku. Un kur viņš raud par to meiteni, kurai viņš tomēr nepiezvanīja. Un tad tomēr viņš dzer ar kaut kādu citu, kaut kādu garmataino un raud par to, ar kuru nav saticies kabīne vēlēšanu. Ārprāt. Ko esmu redzējis. Pie Venēras, ko esmu, tādi jau tur aiziet jau, jā. Viņiem kaut kas ir noticis, kāpēc viņi ir šķirti. Tur pēc tam viņa tā Grēta noteikti atbild tajā tekstā. Tavs rāks man izsaka kādu dienu. Sarežģīts. Tas ir tāds jaunības maksimālisms tāds. Nevar aiziet uzreiz normāli, būtu aizgājis pie to Grētu un miers. Nē, viņam ir jāiet pa kaut kādām sievietēm svešām dzert, pa naktīm daudzīties, un ko viņš tur pilda vai maģistrālis un tavus vārdus, un ko tik viss nē. Bet pasaki, vai būt attiecībās, tas nav vispār sievietes radīts koncepts, kā to šķiet? Bet vecim, viņš būtu izdomājis, tu būtu izdomājis, ka tev vajag sievieti vispār? Kaut ko tur mājā ņemties, tur tev nav vieglāk vienam vīrietim vispār vienam, nav? Kāpēc tad cilvēki dzīvo kopā? Tāpēc, ka tā ir vieglāk. Iedomājies, ja tev ir vienam pašam, man tagad būtu, es jau nevaru, man jāmeklē dziesmas, man ir jāanalizē viesus un vienlaicīgi es nevaru vārīt vēl putru, saprot? Starp citu jāslēdz iekšā katls, jāsāk vārīt putra. Jā, tas varbūt būtu šī brīdī prātīgāk. Kopā ar mums domā suņi.